šorīt es sajūtu iedvesmu tev pastāstīt par vienu mūžsenu patiesību, kas ir tik ļoti skaista un dzīvi mainoša, ja tu to patiešām ļoti dziļi saproti. Proti, ka tu raugies uz pasauli, ka tu raugies uz saviem apkārtējiem, ka tu raugies uz mani, šobrīd runājam. Tu primāri redzi nevis pasauli, bet pasaules attēlu savā apziņā. Un šis attēls ir tik ārkārtīgi stipri iekrāsots no tā, kāda ir bijusi tā pieredze pasaulē. Jā. Līdz ar to nebūtu nav pārspīlēti sacīt, ka tu primāri piedzīvo nevis pasauli, bet savu prātu. Un kontemplē šo dziļi. Kontemplē šo tad, kad tu izdari spriedumus par pasauli, kad tu izdari spriedumus par citiem cilvēkiem, kad tu īpaši tad, kad tu satiec cilvēkus, kuri tev liekas grūti, piemēram, ja? Vai kas tev izaicina, vai kas tev nepatīk. Jo, ja tavs prāts ir būtiski ietekmēts kādā veidā, tava pasaule ir tik ļoti būtiski ietekmēta. Un tas ir tik grūti to atzīt cilvēkiem. Tas ir ļoti, ļoti grūti to atzīt. Un mans vienkāršais uzaicinājums ir caur meditāciju un caur kontemplāciju meklēt šo neitralitāti, šo iekšējo neitralitāti, šo tīro esību sevī un raudzīties no tās. Un ja mēs raugāmies pietiekami intensīvi un ilgi, mēs varam ieraudzīt šo skaisto lietu, ka mēs vienmēr esam mājās, mēs vienmēr esam savā pasaulē. Pasaule un apziņa ir viens.